Tā, un dublis numur 3, es nedaudz ieskats manā darba ikdienā. Pagad, te ir, tā firma ir liela, te ir tas kantoris tur, un viss pārējais ir plašos jēdzienos. Es ātri parādīšu halli. Мальцайт. Доброе утро. Это как коллега. Я тут снимаю для друга. Не. Firma ir liela, ja, es šagāšu ar riteni līdz savai fūrei, jo teritorija tiešām ir liela. Tā. Tu visādi kariņi stāv. Kas ir, darbiniekiem, kuriem brauc ar viņiem reku lielais kariņš ir. Tā, reku, vēl kariņš liels ir. Tur ir kariņš un tā, reku šitā te var labāk redzēt. Šī tikai tā centrālā ēka, kur mēs, kur mazās mašīnas stāv un vienmēr viena lielā. Tā, maucam. Nav jau tā, ka baigi tālu man viņi ir, bet, mēdz būt arī tā, ka tālu. Reku, tur ir vēl dafigā, tur kāds, es nezinu, puskilometrs varbūt noteikti. Te ir maināmie tilti, maināmās virsbūves, ar kurām es braucu agrāk. Reku, šitie sarkanie konteineri, kas stāv, tie ir, mūsu palīdzība, viņi palīdz mums. Tur es agrāk strādāju tajā firmā. Reku, mans vāģis stāv. Šitā. Gaida jau mani, kā teikt. Tad apbrauksim viņam apkārt. Jā. Iebalacē. Viņš jau ir gatavs, ja man. Viņš ir gatavs izbraucienam. Šitā te. Tā, respektīvi, tagad es esmu Parpalas ielicis kabīnē. Tahogrāfa kārta ievietojas tahogrāfā. Var teikt, es sagatavojies braukšanai. Man ir tagad brīvs laiks, pusstunda es varu iet uz atpūtas telpu un ar kolēģiem sist klaču, dzert tēju. Un tad, kad es 6:10 nākšu uz mašīnu, tad es iedarbināšu, pārbaudīšu visas gaismas, vai darbojas, apiešu apkārt mašīnai. Tā kā pilotiem pirms, viņiem arī ir tas before take-off checklist, daudz viņiem tie checklist ir. Mans tas checklist ir viens. Pirms izbraukšanas tur 10 minūtes it kā viņiem ir atvēlēts laiks. Tad man ir tā kā jāpārbauda, vai visi skapīši ir ciet, visas šūplādes, ko šitie te, kas ir, un vai viss ir, viss tents ir kārtībā, un galvenais lai gaismas pagriezieni darbotos un tā. Ko tad šagāsim, šagāsim uz atpūtas telpu. Tā, te mums klemme ir virsū. Tā, te viss ir ciet labajiem. Ar riepām it kā viss ir kārtībā. No vizuālā viedokļa skatoties. Tur viss ir smuki ciet augšā. Šeit mums gaismas deg. Šeit tā gabarīti, pagriezieni. Ja kas šīs ir LED spuldzes, viņas nekad neizdegot. Tā man teica, te visa tā numurzīme ir redzama, augšā arī viss ir ok. No šīs puses tā, kas mums ir šeit. Šitas tā. Aha, kas mums, tas mums ir saite no tās puses. Tā, te arī tā kā ar riepām viss izskatās ok. Klemme virsū ir, nekas mums vaļā nevar atnākt, arī klemme ir virsū, šeit mazliet.
tā pa lielam. Tā, kas mums te ir? Te viss ir ok. Tur arī viss ir cieta, respektīvi. Nu, principā kaut kā tā. Mums laikapstākļi ir labvēlīgi lidojumam, labvēlīgi braucienam. Man ir arī skeneris, nu, es varētu parādīt, nu, šitā. Jā. Man to skeneri arī jādarbojās. 9100, 910097. Un tad man pie tiesībām tāds čips ir pielikts. Man ar to čipu es tagad, nu, ievadīju vienu kodu, reku viņš man ir, redzēt. Un es viņu tagad pielikšu aizmugurē, un tad man aizies tālāk tas skeneris, redzi? Tad man parādīsies mana tā tūre, cik man tie klienti, uz kuriem man jābrauc. Tūlīt, redzi, kur ir 1, 2, 3, pirmo spiežam virsū. Nu jā, tad tur jānofotografē pēc idejas ir, nu, kā es esmu nostiprinājis to krāvu, bet es to, nu, nevienmēr daru, tāpēc šodien izlaidīsim. Nezinu, kā ir, ja tu katru dienu ir kaut kas savādāks. Tev nav tā, ka man patstāvīgi tūri, ka es katru dienu braucu pie viena un tā paša klienta. Tā galīgi nav. Un katru dienu pilnīgi uz citu pusi jābrauc. Un katru dienu kaut kas jauns. Nu tā, pēc tam jau tu zini tos klientus apmēram. Nu, tā, tu paskaties tai pavadzīmē un tu apmēram zini, kā tur iebraukt pie viņa. Tas ir ļoti labi. Ka tu zini, kā vai apakaļgaitā, vai tur no sāniem, vai uz ceļa jāpaliek ir. Nu, tas diezgan pozitīvi, es pateiktu. Tā kaut kā. Labi ir, braukšu ārā. Nākamie ziņojumi lidojuma laikā. Paldies. Roger! In 200 Metern rechts abbiegen in die Ahrensstraße. Ahrensstraße. Viņš plānojās laikam, cik es saprotu. Un jaunā mašīna ir atnākusi arī laikam. Ne, šitā nav jaunā, šitā kolēģi. Jā, bet tur Tusiņš plānojās. Reku uzsveicinās citiem kolēģiem. Sveiki parādīsim. Sveiki galvā. In 200 Metern links abbiegen in die Ahrensstraße. Te man liekas, tūlīt varēs redzēt to lielo pacēlāju, to, ja arī kurš ir konteineru pacēlājs. Nu tā kaut kā, jā. Nē, darbs, es saku, nu jā, man vēl joprojām, cik sanāk vairāk pa gadu braukāju, man vēl joprojām patīk. Nu tā nav, ka galīgi, nu tā, ka rutīna būtu. Jo man ir katru dienu, nu nevis katru dienu, bet sanāk tā, tagad es 2 nedēļas braukšu ar lielo mašīnu, ap piekabi. Un pēc tam es varu braukt ar maziņo mašīnu, piemēram, arī tā var sanākt, kad man pagaidām nav patstāvīgs mašīna. Tāpēc, tas arī tā, nav tā, ka visu laiku to vienu mašīnu un tā. No vienas puses jau ir labi, ka tev viena mašīna, ka tu zini savu vienam tur mute vaļā palika. Vienam tālbraucēju. Arī, viņi te parkojās tagad tādi, es nezinu, es tam baigi tagad nevaru. Muši, ka varēs redzēt. Tālbraucēji sabrauc un viņi parkojās kā pa pāla.